Juris Kļonovs, 23 gadus vecs, Ventspils augstskolas informāciju tehnoloģiju students. Viņš izstrādājis unikālu programmatūru smadzeņu viļņu mērīšanas aparātam, kurai iespējams nav analogu pasaulē. Ar tās palīdzību ar domu spēku iespējams vadīt datoru. Ar šo iekārtiņu ir iespējams nolasīt smadzeņu signālus. Tu esi kā mobilais telefons, kurš raida signālu, principā. Tu kā cilvēks. Jā. Vai ne? Un nekā ir kompjuters, kurš uztver to savu signālu. Jā. Smadzenes sastāv no 1 triljona aptuveni neironu, un katrs neironiņš izstaro savu signālu. Viena piebilda, ka neirons ir smadzeņu šūna. Es tev viņš tikai tā saucās, jā. 1 triljons smadzeņu šūna. Tas izstaro to impulsiņus. Un ar to impulsiņa palīdzību mums varētu tā kā kontrolēt datoru vai arī pētīt, ko cilvēks domā šī brīdī. Pieslēdzu sensoru, kurš nolasīs manas smadzeņu viļņus. Nu, tagad pastāsti, šitas paliek interesanti, jā. Tu mēs, ka visu dara. Ja es mēģināšu atslabināties vairāk, es varu tā kā mēģināt pacelt to viļņu. Jo tu... saproties, klausies. Labi, jā. Okay. Mēs varētu paminēt dažādas latviešu dziesmas, piemēram, šobrīd. Liku bēdu zem akmeņa, pārī gāju dziedādams, liku bēdu. Uz vārdu bēdiņš tomēr sazinājās un tā, jā. Mirkšķināšu ar acīm, tad tiek simulēts peles klikšķis. Jā. Tas nozīmē, ka, principā, jebkuru elektroniku kā tādu mēs varam darbināt ar to. Mēs varam mašīnu ieslēgt, principā, ar to. Mēs varam 100 metriem vienkārši pamirkšķināt ar aci un mūsu mašīnu pielec.